Nu, 100 būs. 100 apmeklētāji. Vajadzētu būt 100 apmeklētāji. Būs, noteikti, ka būs. Nesāksim, ka man būs 100. Ir labi. Mm. Nu, labi. Es domāju, ka sākam. Labvakar visiem. Prieks jūs visus redzēt šīs dienas Zenzīno biznesa iespējas prezentācijā. Es uzlikšu to pirmo slaidu, un tad mēs parunāsim par to, par ko tad mēs šodien īstenībā runāsim. Šodien mēs ar Māri divatā prezentēsim jums Zenzīno biznesa iespējas prezentāciju. Man ir tas gods jums pastāstīt par veselības koncepciju, par šo ideju, ar ko tad šobrīd Zenzīno iet pasaulē un būvē veselības biznesu. Veselība kā nozare ir šobrīd viena no visstraujāk augošajām nozarēm vispār. Un, ja mēs paskatāmies uz tiem skaitļiem, analizējot pasaules datus, saprotot, ka cilvēki arvien vairāk un vairāk interesējās par šo tēmu, mēs redzam, cik daudz eiro katru gadu cilvēki paši iegulda preventīvajā veselībā. Un preventīvā veselība kā reiz ir tā tēma, par ko mēs arī šodien runāsim. Mums svētdien bija pasākums, un es tajā pasākumā, mums bija arī Zenzīno pasākums, es tajā pasākumā stāstīju stāstu. Mazliet kaut kas man saputrojās pašam galvā ar datumiem, domas aizskrēja ātrāk nekā teksts, bet tiem, kas nedzirdēja, es gribu izstāstīt vēlreiz šo pašu stāstu, kā es nonācu Zenzīno. Un tam ir trīs svarīgi datumi. Viens ir 96. gadā, viens ir 97. gadā, un viens ir 2013. gadā. Tie pareizie gadskaitļi. Tagad es toči nekļūdījos, tagad viss ir pareizi. 96. gadā ar manu veselību notika negadījums, un kopš 96. gada līdz pat brīdim, kad es iepazinos ar šo veselības koncepciju, man dzīve pagāja diezgan lielās sāpēs. Dažādās kaulu sāpēs, muskuļu sāpēs, galvas sāpēs. Un tas ir viens tāds zīmīgs datums, kas raksturo, kāpēc es esmu šajā biznesā. Un kāpēc mani vispār interesē veselība. 97. gadā savukārt mums skolā priekš eksāmeniem, es tajā laikā beidzu vidusskolu, skolā priekš eksāmeniem bija jātaisa biznesa plāns. Mūsu biznesa plāns, mums klases biedru bija par kokskaižu brikešu ražošanu. Un tajā momentā es sapratu, ka mani interesē pelnīt naudu, nevis saņemt algu. Tam ir ļoti liela starpība. Biznesa sadaļā Māris vairāk pastāstīs par to, kā ir pelnīt naudu, nevis tikai saņemt algu. Un ilgus gadus man galvā bija visādas idejas par plāniem, par to, kā tad būvēt savu biznesu. Es biju aizracies arī līdz elektroģeneratoriem, līdz vēja enerģijai un vēl visādiem brīnumiem, bet viss sadorās par to, kad tam visam vajadzīgs ārkārtīgi liels sākuma investīcijas. Un 2013. gadā nāca šis Zenzīno biznesa piedāvājums. Man gan saslēdzās šīs visas lietas mazliet mirklīt vēlāk, 2014. gada pavasarī, ka es sapratu, ka principā šis, ko Zenzīno dod, risina manas divas problēmas, vēlmes, vajadzības. Viens ir sakārtot pašam savu veselību pēc šī negadījuma, kas notika 11 gadus atpakaļ. Un otrs ir sākt domāt par to, ka es tiešām varu būvēt pats savu biznesu. Un pēc vilcināšanās dažu mēnešu garumā es pieņēmu to lēmumu, ka jā, es to darīšu. Man tagadējā sieva jau bija to sākusi darīt, un viņai ļoti labi gāja ar to. Mums jau bija vairāki klienti, pareizāk sakot, viņai līdz brīdim, kamēr es vēl domāju, vai man to vajag un vai tas vispār ir interesanti. Bet tā, kad es sapratu šo unikālo iespēju strādāt veselības aprūpas nozarē, kas ir vajadzīga cilvēkiem, man pašam ir tāda dzīves misija palīdzēt cilvēkiem,
Un es ar šo spēju to darīt, un ka es sapratu to, ka šī biznesa iespēja, par ko Māris vēlāk stāstīs no biznesa skatu punkta, ir tas, ar ko es varu uzbūvēt savu finanšu neatkarību. Es pieņēmu ļoti stingru lēmumu, ka es šajā biznesā strādāšu. Un es būvēšu šo te savu Zenzīno biznesu. Un kāpēc es runāju par veselību? Tāpēc, ka Zenzīno strādā preventīvajā veselībā, un par to arī šodien būs pirmā prezentācijas daļa. Ja mums jāpaskatās šobrīd, kas tad vispār notiek pasaulē, cilvēki ārkārtīgi daudz slimo, mēs redzam tās statistikas, kuras mums dod Nacionālais veselības dienests, Zāļu valsts aģentūra, veselības ministrija, dažādi ārzemju portāli. Visādi dati mums ir par to, cik sliktāk mums kļūst. Un mums ir ļoti daudz mediķi, kas cīnās ar jau sekām, visu cieņu mediķiem, ka viņi to dara, bet tā sistēma, viņi nespēja risināt šo samilzušo veselības problēmu, kas ir sabiedrībai. Un tikai pēdējos pāris gados arvien vairāk un vairāk cilvēki sāk runāt par to, ka veselības aprūpe tiek definēta ārpus medicīnas sistēmas. Un pamatā mums ir jārunā par veselīgu dzīvesveidu vai par sliktu dzīvesveidu šajā situācijā, kad cilvēkiem nav normāls veselīgs dzīvesveids. Un tas ved pie kroniskām saslimšanām. Paradumi, sociālā vide, vides faktori, nedaudz arī ģenētika. Veselības sistēma šajā visā apjomā aizņem tikai un vienīgi 10%. Un veselības sistēma strādā ar sekām. Ja mums kaut kas notiek, mēs ejam pie ārsta, un mēs šo jautājumu cenšamies risināt tajā brīdī. Bet Zenzīno kā uzņēmums, arī mēs kā partneri, kas strādā ar Zenzīno veselības koncepciju, mēs aicinām cilvēkus iedziļināties, un es arī jūs aicinu šodien iedziļināties tematikā, kas tad īstenībā ir preventīvā veselības aprūpe. Preventīvā veselības aprūpe ir sabiedrības domāšanas maiņa, paradumu maiņa, ikdienas lietu maiņa. Mums ir jādomā par fiziskām aktivitātēm, par uzturu, par miegu, par stresa menedžmentu, par to, ka mēs atsakamies no dažādiem kaitīgiem ieradumiem, un tas ir tas lielākais noteicējs tajā, kā tad mēs īstenībā jūtamies. Un, kā es minēju, vairumam cilvēku ir mūsdienu veselības izaicinājumi. Tos rada nepietiekams uzturs, šie slēptie hroniskie iekaisumi, par kuriem es arī nedaudz parunāšu. Stresa vide, viss tas, kurā mēs atrodamies, visādas zilās gaismas, televizori, trokšņi, ikdienas stress darbā, ikdienas stress mājās ar bērniem skolā, suņi uz ielas un tā tālāk. Mēs varam šeit nosaukt miljoniem stresa faktoru. Paaugstināts cukuru patēriņš, skābekļa trūkums. Mēs sēžam neveidinātās telpās, mēs neejam ārā, mēs nestaigājam pietiekam daudz brīvā dabā, 10,000 soļus gar ezeru, jūru, upi, mežu, kuram ir iespēja tikt un iet un nostaigāt šo 10,000 soļus. Neveselīga pārtika, neveselīgs zarnu trakts, hroniskas infekcijas, toksicitāte vidē, un te vēl ir daudz dažādu faktoru, kas tad definē šo veselības procesu šobrīd, kā tad viņš mūsdienās notiek. Un šobrīd es pieskaršos vienam no viņiem, kas pastarpināti ietekmē arī visus pārējos. Tas ir nepietiekams uzturs, nesabalansēts uzturs. Un jau sen, vairākus gadsimtus, gadu tūkstošus atpakaļ, zinātnieki, tā skaitā Hipokrats, ir runājis par to, ka pievēršam uzmanību tam, ko mēs ēdam, jo tas ir tas, kas mūs var izārstēt. Un šodien mūsdienās cilvēkiem, paskatoties uz pārtikas grozu, mēs varam secināt, ka tas pārtikas grozs nav tāds, kāds viņš bija agrāk, kad mums vecmāmiņas, vectētiņi, vecvectētiņi, vecvecmāmiņas ēda to pārtiku, ko viņi paši audzēja, to pārtiku, ko viņi paši savāca, to pārtiku, ko viņi mežā nomedīja, upē izzvejoja, un tā, kas bija uzturvielām bagāta. Un, ja mēs analizējam tās pārtikas pilnību, tad cilvēkiem tajā momentā mēs tiešām varam teikt, ka bija normāls, sabalansēts uzturs. Šobrīd mūsdienās tas, ko mēs redzam, kad visu mūsu pārtiku ražo. Vakar mums bija arī viena saruna ar vienu klientu par
asins analīzēm, par kurām es arī tūlīt stāstīšu, un mēs arī runājām par pārtiku. Un cilvēks ļoti skaidri atzina, ka jā, viņi ļoti labi apzinās un zina, ka arī zivis mūsdienās, ja mēs gribam uzņemt veselīgas taukvielas, taukskābes, zivis tiek rūpnieciski ražotas, gaļa tiek rūpnieciski ražota, dārzeņi tiek rūpnieciski ražota, un mēs neuzņemam visas tās nepieciešamās uzturvielas, un mūsu pārtika Latvijā pa 50%, gan īsti pa 50% ir tukša. Nu, tas apmēram būtu salīdzināms tā, ka iedomājieties, ka jūs katru dienu esat tikai pa 50% paēdis. Un šis ir tas faktors, kas veicina un rosina visu to negatīvo veselības izaicinājumu fonu un papildina jau ārējās vides ietekmi uz to, kā tad cilvēka organisms uz šīm lietām reaģē. Pārtika ir viens no pašiem svarīgākajiem punktiem, par ko noteikti jārunā. Un ēdienā ir svarīgas lietas, kas mums palīdz dzēst iekaisuma procesus organismā, ko tad rada visi šie ārējās vides faktori un neveselīgā pārtika. Un ir iekaisuma veicinošas vielas. Un, kā jau es minēju, tā mūsdienu diēta, viņi pastiprināti hroniski iekaisuma veicinoši, jo mums trūkst omega-3 taukskābes, mums trūkst polifenoli, prebiotikas, antioksidantu un virkni dažādu citu uzturvielu. Savukārt mēs ļoti daudz patērējam cukurus, glikēmiskā indeksa produktus, pārstrādātus produktus, pārceptus produktus, lipopolisaharīdu produktus un visādus vēl es tur varētu runāt ķīniešu valodā dažādus terminus, bet globāli, ja mēs skatāmies uz to bildi, tas ēdiens, ko cilvēks šobrīd pērk lielveikalā, viņš ir iekaisuma veicinošs. Un tas ir pamats visām šīm te problēmām, kas tad mūsdienu veselībā cilvēkiem eksistē. Es ticu, ka katram, ja mēs paskatāmies gadus 20, 30 atpakaļ, tad ļoti reti cilvēkiem bija tā, ka riņķī apkārt visur bija draugi, kolēģi, ģimene, kuriem ir dažādas kaitas. Šobrīd mēs katrā ģimenē varam atrast kādu, kuram kaut kas kaiš. Ir kaut kāda hroniska saslimšana, ir kaut kāda veselības izaicinājuma, un tā ir tā problēma, ko ir radījusi mūsdienu pārtikas industrija. Kā tad zināt, cik tā problēma ir dziļa? Zinātnieki nāk ar risinājumiem. Zinātnieki saprot šo te veselības aprūpes sistēmas izaicinājumu, un viņi saprot arī to, ka tas uzturs ir pamats visam tam, lai mēs būtu normāli veseli, un tāpēc mums ir jāzina, kur tas uzturs mūs veda. Un šobrīd mūsu rokās ir nonācis instruments, angliski tas saucās Test-Based Nutrition, latviski uz asins analīzēm balstīts uzturs, un mums ir iespēja šobrīd izmērīt, kā tad mūsu uzturs ietekmē mūsu veselību. Un mūsu rokās ir asins analīze, ko ir izstrādājuši Milānas universitātes zinātnieki. Un šo asins analīzi mums palīdz šobrīd veikt viena no prestižākajām Eiropas laboratorijām, Vitas laboratorija, kas atrodas Norvēģijā, Oslo. Un mēs varam ļoti vienkārši mājas apstākļos saprast, izmērīt, kā tad tas mūsu ēdiens mūsu organismu ietekmē. Vai mēs ejam slimības virzienā, vai mēs ejam veselības virzienā. Un ticēsiet vai nē, bet tie rezultāti šobrīd, te gan ir mazliet vecs skaitlis, bet mēs esam jau pāri 1 miljonam asins analīžu. Šie rezultāti rāda, ka pasaulē vidējais taukskābju disbalans cilvēkiem ir 97% cilvēku nav balansā. Respektīvi, miljons analīžu uztaisīti, un 97% no šīta miljona ir uzturvielu disbalansā, taukskābju disbalansā. Ir kontinenti, kurās ir vēl sliktāki rādītāji, un tas rosina domāt par to, un apstiprina arī šo zinātnieku hipotēzi, ka šī brīža veselības izaicinājuma pamatā ir pārtikas kvalitāte. Katram cilvēkam viņa veselības vajadzība ir 100%. Mums vajag elpot gaisu, mums vajag ūdeni, mums vajag skābju, sārmu līdzsvaru, mums vajag taukskābes, mums vajag kustības, uzturvielas, kaulu, muskuļu noturību, sirdsdarbību normālu.
Un tā cilvēks grib būt vesels, un cilvēks meklē iespēju, kā tad viņš var palikt vesels, un šeit sākās šī te ideja un doma par to, kas tad ir preventīvā veselība. Preventīvā veselība, jeb šo preventīvā medicīna, ir spēja nodrošināt cilvēkam veselīgu dzīvi. Un patreizējā momentā pasaulē šī te cilvēces veselības izvēle, viņa sāk transformēties no slimību un simptomu menedžmentiem, angliski sick care, kā mēs esam to pieraduši pēdējās 10 gadēs redzēt, kad ja mums kaut kas sāp vai kaiš, mēs paņemam, izdaram tabletīti un vai apēdam kaut kādas kapsuliņas vai ieduram kādu šprici. Tad šis process šodien transformējās uz health un care, jeb uz veselības aprūpi. Un šī veselības aprūpe sastāv no pārtikas industrijas, no tā ēdiena, ko mēs apēdam, kas definē to, kā mēs jutīsimies un jūtamies, plus papildus elementiem, kas palīdz atgriezt mūsu organismā visas šīs te uzturvielas, kuras mēs nespējam dabūt ar pārtiku. Un kā jau es pašā sākumā teicu, pārtikai ir ļoti liela ietekme uz to, kā mēs ikdienā jūtamies un cik daudz mēs tās uzturvielas uzņemam. Ja 97% planētas iedzīvotāji ir šajā uzturvielu disbalansā, tad mums acīm redzami tajā pārtikā kaut kas trūkst, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam kaut ko pielikt klāt. Un šeit nāk jauna zinātne. Šeit nāk zinātnieki ar ideju, kad ir jauna nozare, uzturu farmakoloģija, nozare, kura pat jau pēc sava nosaukuma definē, ko tad viņa darīs. Viņa ar uzturu veiks mūsu organismā farmakoloģisku efektu. Uzturu farmakoloģija ar gaišiem zinātnieku prātiem, doktoru Paulu Kleitonu, kurš starp citu 28. septembrī būs Rīgā. Mazliet informācijas un reklāmas, pilnīgi noteikti tiem, kas vēl nezin. 28. septembrī doktors Pauls Kleitons būs Rīgā ar lekciju. Ieplānojiet laiku, meklējiet informāciju Facebookā un iegādājieties biļetes un visus aicinu apmeklēt šo lekciju. Dr. Sola Eide, Anģela Marija Rico, kas ir pamatlicēja šim te balanss asins analīzei, un daudz citi zinātnieki, kas šobrīd strādā pie tā, lai radītu instrumentus, lai radītu produktus, ar kuriem mēs varam papildinot savu uzturu, nodrošināt to, lai mūsu organisms ir uzturvielu balansā. Un ir radies veselības protokols, ir izstrādāti produkti, dažādi produkti, katrs savai organismu sistēmai, kuriem ir ļoti konkrēti uzdevumi. Mums ir jāsabalansē mūsu organisms, tā, lai mums ir augstskābju balans, mums ir jāatjauno mūsu orgānu darbība, zarnu traga darbība, šūnu darbība, visādu citu orgānu darbība. Mums ir ikdienā jāatbalsta mūsu organisms tajā, kad jāatgriež viņā ir visas nepieciešamās uzturvielas, tā, lai mēs būtu pa 100% pēduši. Kā jau es minēju, vidējais statistiskais latvietis, vidējais statistiskais eiropietis ikdienā no uzturvielu viedokļa pēda pa 50%. Mēs varam dabūt sāta sajūtu, mēs varam paēst 3 ēdienreizes pa dienu, apēst karbonādes, kartupeļus, salātus, dažādus smūtijus, jogurtus un vēl visu kaut ko, bet tas ēdiens mums iedod tikai pusi no tā visa, ko mums vajag. Šis te veselības protokols iedod otrs 50%, un šeit domāšanas maiņai mums visiem ikdienā būtu jābūt uz to, ka mums šobrīd ikdiena sastāvēs no veselīgā šķīvīša un no garšīgā šķīvja. Un tam veselīgam šķīvītim ir daudz lielāka nozīme mūsu veselības nodrošināšanā nekā tam garšīgiem šķīviem. Tā kā ir risinājums šai samilzušajai veselības problēmai, veselības aprūpes problēmai, preventīvi pasargāt savu organismu no nonākšanas tajā statistikā. Un tas process ir ārkārtīgi vienkāršs. Mums ir 1 sekundes shots, 1 second shot angliski, lai izvairītos vai tiktu galā ar hronisku iekaisumu. Zino balanss eļļa un šī zinātnieku darbs ieguldītais tajā, lai šis produkts taptu, lai visi pārējie produkti taptu, mums nodrošina 1 sekundes procesu, lai mēs uzņemtu 50% no visām tām uzturvielām ikdienā,
kas tad mums organismam ir nepieciešams. Un būt balansā, tas ir tikpat pašsaprotami, principā, kā elpot gaisu. Mēs esam radīti ģenētiski tā, lai mēs apēstu ikdienā 100% uzturvielas, un mūsu pārtika to šodien nenodrošina, tāpēc mēs meklējam risinājumus, atrodam risinājumus, un arī jums piedāvājam risinājumus par to, kas palīdz šo te uzturu sabalansēt un nodrošināt 100% uzturu. Es aicinu visus iedziļināties šajā veselības koncepcijā. Ja jums ir radi draugi paziņas, kuriem ir veselības izaicinājumi, noteikti dodiet viņiem šo informāciju par to, ka ir risinājumi, kas var palīdzēt sabalansēt pārtiku, kas ilgtermiņā palīdz tikt galā arī ar kroniskā iekaisuma izraisītajām sekām. Un šie ir tie produkti, šis ir tas modelis, šie ir tie risinājumi, ar kuriem šobrīd Zinzino iet pasaulē. Un, kā jau es minēju, pasaules vajadzība ir ārkārtīgi liela šobrīd pēc veselības aprūpes, pēc veselīgiem produktiem, pēc tā, lai mums būtu 100% uzturs. Un, ja mēs paskatāmies, cik cilvēku šobrīd tērē preventīvai veselībai, tie ir 4,5 triljoni ASV dolāru gadā, kas ir puse no visa, cik liela ir vispār medicīna un veselības aprūpas sistēma. Kopā tur sanāk 15 triljoni ASV dolāru tiek patērēti vispār uz to, lai cilvēki būtu veseli katru gadu pasaulē. Un 4,5 no tā aizņem tieši šī te preventīvā veselība. Un mums ir ārkārtīgi svarīgi apzināties, ka mūsu rokās ir fantastisks instruments, fantastiski produkti, lai mēs ietu un šobrīd šajā ļoti augošajā industrijā būvētu sekmīgu, attīstošu un strauji augošu biznesu. Ja mēs paskatāmies uz skaitļiem, cik ātri aug preventīvā veselība pasaulē, tad mēs augot līdz šai te preventīvās veselības nozarei, mēs pilnīgi noteikti varam uzbūvēt fantastisku individuālu biznesu sadarbībā ar Zinzino uzņēmumu. Un kā mēs to biznesu būvējam? Es tagad došu vārdu Mārim. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat rakstīt čatā vai uzdot pēc tam, tā kā Māris būs noslēdzis savu prezentāciju. Māri, lūdzu, vārds tev. Super, paldies, Māri. Ko ielieciet pusiņu, kas jau ir pazīstami ar kaut kādu Zinzino produkciju un jau lieto viņu ikdienā. Super. Ielieciet vairāk pusiņus, jo jūs lietojat vairākus produktus ikdienā. Super, redzu, daudz čatā notiek kaut kāda aktivitāte. Paldies. Jā. Ko es padalīšos ar ekrānu. Ko mani sauc Māris. Un 27. februārī 2015. gadā mani ieinteresēja Zinzino produktu koncepts, jo tur bija asins tests. Uz to momentu es biju ļoti atsities dažādās asins ainās, no rīta vakarā mērot hormonus, Exceļos taisot dažādus datus, meklējot risinājumus, kā atbrīvoties no paaugstināta asinsspiediena tabletēm. Un es tad nebiju vēl aizdomājies, ka patiesībā šīs durvis uz skandināvu pieeju, skandināvu koncepciju, Norvēģu radītu produktu atvērs man zināšanas uz ļoti daudziem veselības virzieniem, ko Māris šobrīd sauc par preventīvo medicīnu, kuras arī esmu studējis, un kas atvērs man vispār izpratni uz to, ka es 10 gadus uz priekšu zinu to, ko nezina ārsti. Un kaut kādu brīdi es, tā teikt, benefitoju, jeb dzīvoju šajā stāvoklī un jutos ļoti labi. Bet atnāca Covid, kā es saku, kāda no dzīves krīzēm, kura man piespieda paskatīties uz notikumiem, kas notika manos projektos, no cita skata punkta, ka tu esi neaizsargāts, ka kaut kas atkal ir noticis dzīvē,
kad tu sabrūc, un šajā gadījumā tā bija tāda tā kā finanšu krīze. Un aptuveni Covid laikā, nedaudz pirms, es izlēmu, ka es nopietni sākšu darboties arī ar biznesu. Un bija brīdis pēc gada, kur es visu enerģiju veltīju Ukrainā. Man bija Ukrainā viens no lielākajiem biznesiem Latvijas komandā, kas arī beidzās, zinām, apsvērumu dēļ. Bet tad, kad tu vienreiz esi uzbūvējis māju, tu otro reizi, trešo reizi zini, kā viņu uzbūvēt vieglāk. Un arī šobrīd es aicinu cilvēkus, arī tos, ko es esmu aicinājis, arī tos, kas klausās, kurus ir aicinājuši citi mani kolēģi, izmantojam to pieredzi, kuru Zinzino pieredzējušie cilvēki ir savākuši par šiem gadiem, lai būvētu starptautisku biznesu un paskatīties nopietni uz to, ko Zinzino piedāvā. Man bija cilvēki, kas teikuši, Māri, vai tu tiešām tur ar kaut kādām pudelītēm tur ņemies ar eļļu, vēl kaut ko, bet tagad tu saproti, ka katru dienu cilvēki iedzer nedaudz, un kaut kas no tā nonāk tavā kontā, un tas var notikt Ukrainā, Itālijā, Anglijā, Amerikā un citās valstīs. Un tad, kad mēs saprotam, kā šis biznes un sistēma strādā, ko mēs arī saprotam ļoti labi un gribam parādīt arī pārējiem, ir vienkārši jādara. Un tas ir tāds īsais aicinājums, ko es pats priekš sevis biju izlēmis un arī darīju. Un sasniedzu daudz labus rezultātus, kas man radīja stabilitāti, mainīja prāta stāvokli, mindsetu, kā vispār paskatīties uz lietām, kas notiek pasaulē, kā pelnīt naudu un kā iegriezt jebkuru dzīves situāciju savādākā virzienā. Vienvārds sakot, tas bija neticams ceļojums, kas vēl turpinās, jo ar katru gadu es redzu, ka ja tu esi komandā ar uzņēmumu, kas auga ar divciparu skaitli katru gadu un arvien vairāk, spēcīgāk paliek starptautisks, tad vienīgais, kurš bremzē visā šajā attīstības posmā, ir es, kurš vienkārši nespēja rauties līdzi tie tempiem, ar kādiem gan visa veselības nozare attīstās, ar tempiem, kā attīstās produktu industrija, un vienīgais, kā es jau saku, ir tas iemesls, ka es bremzēju kaut kādu iemeslu pēc nespēju aizlikt līdz tiem attīstības tempiem. Tā kā padomājiet arī no šī aspekta. Un man ir milzīga aizraušanās, arī tāda dziļa sāpe, varbūt tas pārdzīvojums par to, ka pasaulē ir zināšanas par to, kā mēs varam risināt šos jautājumus. Un arī man nācās uz savas ādas, uz savu klientu pieredzi saprast ar zināšanām, dažādām konferencēm saprast, ka jā, var būt vienkārši risinājumi, kas strādā, par ko arī Māris runāja. Mēs šodien tik daudz nerunājam par katru produktu vai produktu virzienu, jo šodien mēs runājam vairāk par biznesu, un tāpēc arī es stāstu to iespēju caur tādu produktu konceptu risinājumu, ko mēs varam izmantot, lai pelnītu, vai būtu finansiāli neatkarīgi. Un te ir jautājums, cik bieži jums vispār kāds piedāvā kaut kādus biznesus, projektus, kas manā skatījumā ir uzticami, ētiski, droši, legāli, ar kuriem mēs varam darboties visā pasaulē, un kuri vēl joprojām strādā un pierāda sevi stabili, attīstoties katru dienu, katru mēnesi, katru ceturksni. Kāpēc mēs ļoti labi zinām rezultātus? Tāpēc, ka Zinzino kotējās Nasdaq biržā. Tā ir publiska akciju sabiedrība. Un tas ir uzņēmums, kurš katru gadu maksā dividendes saviem akcionāriem. Akcijas var svārstīties, bet cik daudz uzņēmumu izmaksā dividendes? Ļoti retais. Es šodien runāšu nedaudz pieskāršos produktiem un biznesa domāšanai, un kāpēc Zinzino, un kāpēc Zinzino uzņēmējdarbības pieredze, jo detaļas jums ir būtiski pārunāt tālāk ar cilvēkiem, kas jūs ir aicinājuši uz šo lekciju, jo tas ir jūsu individuāls mērķis, darbs, saintegrēt to, kas jūs šobrīd esat un kā jūs ar cik stundām, ar kādiem mērķiem gribat sasniegt to rezultātu. Es arī pieskāršos nedaudz cipariem, ko mēs varētu maksimāli iegūt no biznesa modeļa un sistēmas un parādīšu tādus vienkārši aprēķinus, kā tas varētu strādāt.
un kā tas strādā arī citās lielās valstīs, pieredzēs, ko mēs redzam, tātad tie nav izdomājumi, bet tie piemēri, kas strādā. Bet sākotnēji es gribu atgriezties pie tādām 3 pamatkrīzēm. Mēs ļoti daudz Latvijā runājam par veselību, un arvien vairāk mēs redzam publiskajos medijos, ka labāk nepaliek, un priekš sevis es šo jau sapratu sen, un tāpēc izveidoju rūdīšanās skolu, jo tas bija instruments, kā es tiku galā ar stresa vadītām problēmām. Bet tad, kad es sapratu, ka termoregulācija, uzturs un zarunu trakts ietekmē to, kā strādās tava vielmaiņa, tad es saintegrēju arī Zinzino veselības konceptu visā šajā piedāvājumā. Mēs ejam cauri dažādām veselības krīzēm, un viņu ir daudz. Mēs ejam daudz dažādām attiecību krīzēm, un mēs ejam daudz situācijām, kur mēs saskaramies, man nav naudas. Un es šeit pārunāju ar saviem kolēģiem, mentoriem, cilvēkiem, kas man ir apkārt, ka bieži vien attiecību krīze arī balstās finanšu un naudas krīzē. Un viens otru papildina, arī veselības krīze papildina naudas krīzi, un naudas krīze papildina attiecību krīzi, un tāpēc es skatos holistiski uz 3 virzieniem. Ir jābūt labai veselībai, ir jābūt vērtīgām, laimīgām attiecībām, un ir jābūt kontā naudai un iespējai pātrināt, realizēt savus sapņus un vēlmes šajā dzīvē. Bet ir brīdis, kaut kad, katram varbūt savā laika posmā, kad mēs pārstājam sapņot, paprasot cilvēkam, kāds ir tavs mērķis pēc 10 gadi, es ļoti daudz cilvēkiem saņemu atbildi, ko tu prasi, es te nezinu, kā rītdien nodzīvot. Un tā pieticība par to, ka labāk zīle rokā nekā mednis kokā, vai 7 reizes nomērīt un tikai tad griezt, ir stāsts par to, ka mēs nevaram pieņemt lēmumu. Daudz domājam, minstinamies, bet jautājums, cik ilgi? Un es arvien vairāk saprotu, ka jo vairāk es gaidu, jo vairāk es Excelī reiķinu domāju, jo vairāk es redzu, ka Zinzino komandā pasaules līmenī ir cilvēki, kas sasniedz rezultātu ievērojamu, ko Latvijā daudz sapņot arī 2, 3 un 6 mēnešos. Un tas ir iespējams pateicoties zināšanām pieredzei, kas mums ir uzkrāta. Man patīk, ka Zinzino runā par to, ka mēs iedvesmojam pārmaiņām dzīvē. Varētu likties, ka mēs runājam par produktiem, jā, tas ir būtiski kā koncepts, bet mēs zinām, ka beigās mēs runājam par to, ka mēs piedāvājam cilvēkiem iespēju mainīt dzīvi, uzlabot savu dzīves kvalitāti. Daudz kas var notikt pa šiem gadiem pasaulē. Mēs varam redzēt karus, vīrusus, dažādas situācijas, bet vērtības ir tas, kas mūs vieno. Un tas ir tas, kas man patīk skandināvu pieejā. Pārliecinoši attīstoties, mēs redzam, ka tas ir stabils uzņēmums ar pieeju būt vadošajam uz klientiem vērstu uzņēmumu tiešās pārdošanas jomā, ar drosmīgu rīcību uz asins testiem bāzētu piedāvājumu, kur cilvēks var pārliecināties, ka tas, ko mēs piedāvājam, dod rezultātu. Es nedaudz jau ieskicēju, un arī Māris runāja par to, ka pasaule mainās, un daudz lietas mainīsies vēl ātrāk. Jautājums, vai mēs spēsim tam lekt līdzi? Un es jau pats minēju, ka es arī bremzēju visā tajā attīstības posmā, kaut arī man liekas, ka es skrienu, tveru jauno ļoti ātri. Bet šobrīd es saprotu, ka man ir nepieciešams paņemt kaut ko stabilu, ātru, kas attīstās, kas dod rezultātu. Un tas ir Zinzino projekts, biznesa risinājums, ko šobrīd var jau izmantot jau tagad, šodien. Nedomājot, kādu inovāciju man izdomāt, vai iPhone aizstājēju, vai kādu citu risinājumu. Zinzino biznesa nozīmē būt daļai no komandas, un tas ir tas, ko es ilgi mācījos, un joprojām mācos, kā veidot biznesu, kas veidojās no visiem, kas ir mēs, nevis es pats visu izdarīšu, un es skaidros to ļoti šodien skaidri gribu parādīt, jo matemātiski mēs saprotam, ja es pats visu daru, es pelnu summu X, bet ja es iemācos biznesa modeli, kas ir starptautisks,
un izdara minimāli, un katrs tā izdara, rezultāts ir 10 reizes vai 100 reizes lielāks. Mēs runājam par augstas kvalitātes veselības produktiem, tātad viens iemesls, kāpēc es esmu šeit, man vajag risinājumu savai veselībai. Ja tu saproti zināšanas, esi lasījis grāmatas, klausies dažādus lektorus, speciālistus, tev agri vai vēl rodas jautājums, ko man Latvijā lietot, ko man Latvijā pirkt. Zinzīno to piedāvā. Un kāpēc nepaņemt nākamo, kas ir finanšu pratība, kāpēc nepaņemt to personīgās izaugsmas jautājums, kas ir biznesa līderība, ko mēs varam mācīties. Un arī Elīna šodien pieteikumā minēja varbūt par tādu, tā kā, ka mums ir Māris un Māris tandēms no vīriešiem, kas veido biznesu. Jā, es redzu, ka tiešām šī ir iespēja nopietnas lietas veidot biznesā arī vīriešiem un sievietēm un visiem, kas to grib. Un pamainīt to savu likteni. Tātad finanšu brīvība, finanšu pratība, izpratne par naudu, runāt par šīm lietām, sapņot par šīm lietām. Nauda ir pātrinājums mūsu sapņiem sev, pātrinājums sakārtot veselību ātrāk, nevis gaidīt rindā, kad piešķirs kvotas. Vai nevis cerēt uz pensiju, vai daudz citas prognozes, par kurām es vispār negribu runāt, jo man ir milzīgi šaubu ēna par to, kas notiks tiešām pasaulē, bet tad, kad uzņēmumu vadībā un pārvaldībā ir cilvēki, kas jau vairāk kā 12, 15 gadus veido biznesu, kas attīstās stabili un dod rezultātus, priekš manis tas ir būtiski, jo es esmu strādājis Skandināvu uzņēmumos. Es redzu, kāda ir ētika, kāds ir biznes, kā viņi to veido. Tikai šajā dzīves posmā un šajā izpratnē es gribu būt daļa no šī biznesa. Un tas ir tas, ko es piedāvāju citiem un aicinu arī jums izvērtēt. Svarīgs ir mācību process. Lai sasniegtu vairāk, mums ir jāsaprot, ka mums pašiem ir jāpamainās. Un tas ir viens tāds varbūt sāpīgs jautājums, ka mums jāiet cauri, ir no kaut kā varbūt uz brīdi jāatsakās. Ir jāupurē vakars, ir jāupurē sestdienas, svētdienas, kā piemēram šajā svētdienā mēs tikāmies ar kolēģiem apmācībās, pārunās, dalījāmies pieredzē, savos stāstos, kāpēc mēs esam šajā biznesā un iedvesmojāmies viens no otra. Un tas palīdz mums gūt enerģiju, spēku arī jebkuros projektos, ko mēs dzīvē daram. Un attīstīt prasmes, kas mums ir noderīgas jebkurā dzīves biznesā. Es aicinu tos cilvēkus, kas jau varbūt zina, droši padalieties ar saviem, kāpēc jūs esat biznesā, kas jums ir tie jautājumi, un ierakstiet čatā vai no atslēgas vārdus vai virzienus, ko jūs jau esat iegūši un kur jūs vēl tad pozitīvu skatienu skatāties. Droši padalieties 1, 2, 3 vārdu, atslēgu vārdus, kas jums uzrunā. Ko jūs jau esat saņēmuši vai kāpēc jūs esat šeit? Un kā es minēju, daudziem cilvēkiem vārds kāpēc kaut ko darīt, ko tu domā darīt pēc 5, 10 gadi, un uzņēmējdarbība un pašam kaut ko darīt, mums Latvijā ir grūti runāt par šīm tēmām. Veselība, jēga, nauda, palīdzēt citiem sev, ilgtermiņš, starptautiskums, laimīgs un nodrošināts vecumdienas. Super, paldies, es domāju, šie virzieni turpināsies, droši variet rakstīt. Ienākums neatkarīgi no tavas klātbūtnes. Fantastiski, tas arī ir tas, ka tu vari gulēt un pelnīt. Brīvība, jēgpilna nodarbošanās, pārticīgi dzīvot bez zālēm un sāpēm līdz 100 gadu vecumam. Jā, mēs redzam šos piemērus. Veselība, darbs, pasīvi ienākumi, atrast savu potenciālu, atvērt viņu, domāšanas maiņu, dejot 100 gados. Jā, ļoti fantastiski mērķi, viņi var būt ļoti maziņi. Nevajag noniecināt savus sapņus, kas ir bijuši. Jā, pateicoties Zinzīno, es pats priekš sevis atvēru jautājumu, ka var domāt par to, ko es darīšu pēc 60 gadiem. Jo tev ir zināšanas, kā to sasniegt. Bet būs jādara. To gan neviens nav atcēlis. Māris jau pieminēja, bet principā mums ir produktu koncepts. Un vissvarīgākais ir 3 asins testi šobrīd, kas mums ir pieejami. Ir omega-3 pionieri mēs esam ar unikālu risinājumu, kas strādā un asins testos bāzēts.
mums ir vegānie risinājumi, mums ir imunitātes un atjaunošanās produktu sērija, mums ir zarnu trakta sērija un skaistumkopšanas sērija. Un mums nav jābūt ekspertiem šajos produktos vai jau no pirmās dienas veidot sadarbību un pelnīt. Tāpēc, ka bizness ir bāzēts uz sadarbības mehānismiem, komandā ir cilvēki, kas zina, kur atrast informāciju, kā nokomunicēt. Arī šis Zooms ir viens no formātiem, kur cilvēki gūst pārliecību, atbildes uz pamat jautājumiem, un mūsu uzdevums ir paaicināt, iepazīstināt un aprunāties. Un tas ir mūsu darbs. Mārs jau minēja, bet es vēlreiz uzsvēršu, jo tas ir ļoti būtiski. Paskatieties uz produkta uzturbagātinātāju produktu kompānijām, kuras piedāvā risinājums ar asins testiem mājas apstākļos veicams no pirksta, kā sauso asins paraugu, nevis no vējas. Un iedomājieties, ka šāds risinājums jau ir 10+ gadus pieejams Zinzino klientiem. Un šis bija iemesls, kāpēc es ieinteresējos par Zinzino. Man interesēja risinājums un dati, kas notiek ar manu asins šūnu. Un ja es gribu savu kaulu šūnas saglabāt vecumdienās, tad man vajag 7 gadus lietot balanceļu, vai arī kaulu šūnas būtu vesels un kaulu šūnu membrāna. Un tas ir iemesls, kāpēc jau gandrīz 10 gadus es lietoju produktus un papildināju viņus un izskatos labāk un jūtos labāk un priecājos par to un novēlu citiem arī to pašu. Mārs jau minēja par miljonus asins testiem, bet 97% tas ir skaitlis, kas ir biznesa potenciāls. Tātad uz ielas 10 cilvēkiem jūs pajautāsiet, vai jums ir omega-3 balans, viņi atbildēs, es nezinu. Bet vai tu gribi noskaidrot? Jo man ir milzīga pārliecība, ka tev asins testos tautskābi balans nebūs sakārtots. Un es ieliktu uztura jomu kā top 3 svarīgāko aspektu sakārtošanā veselības vadībā. Un omega-3 sakārtošana priekš manas veselības bija ļoti būtisks aspekts. Tātad 97% potenciāls visā pasaulē un ir 500 miljonu lietotāju omega-3 produktiem, kuri nezin vēl par to, ka asinīs šo var izmērīt un ka ir produkti, kas dod rezultātu 4-5 mēnešos, kad nomainās asins šūna. Certifikācijas. Es kādreiz neaizdomājos par to, cik sarežģīti ir iegūt certifikācijas, bet esot Zinzino no iekšpuses, sapratu, ka tas ir process, tas ir laiks, tā ir dažādi juridiskās nianses, lai iegūtu 1, 2, 3 certifikātu un apstiprinātu produktu kvalitāti, atbilstību augstākajiem standartiem. Un šis ir stāsts par Skandināviju, par ētiku, par standartiem, par nozīmīgumu, vai tas, ko mēs piedāvājam klientiem, ir augstākā labuma produkts. Kad ir nepieciešams, jebkurā dzīves vecumā. Un ja jums ir interesi, noteikti painteresēties par papildus šiem jautājumiem veselības produktu lekcijās, kur vairāk cilvēki runā par to, kāpēc, kurā vecumā tas ir nepieciešams. Iedziļinieties, kāpēc bērniem, pieaugušiem, senioriem. Zināšanu līmenī šobrīd ir visas atbildes, kāpēc tas ir svarīgi. Zinzino bizness un pārstāvniecība un loģistika ir vairākās pasaules malās. Lai pārdotu produktu risinājumu, man nav nekas jāpasūta, man nav nekas jāvada uz Austrāliju, man nav jāskrien uz Omnivu vai kādu citu piegādātāju un kaut kas jāvada un jāsūta. Brīvi mēs varam tirgot produktus daudzās valstīs, 80+, un daudzās valstīs mums ir pieejams biznesa frančīzes, kur mēs varam aicināt citus cilvēkus būt par biznesa pārstāvjiem. Un tas ir veids, kā mēs strādājam un attīstam šo biznesu vairākās 100 valstīs. Un tagad nedaudz par skaitļiem.
Šobrīd mēs esam izveikuši gada jūlijā 1 miljonu asins testu sadarbībā ar privāto klīniku, Vitas laboratoriju Norvēģijā, kas arī ir aizsācējs tehnoloģijai un arī ir mūsu sadarbības partners, neatkarīga laboratorija. Bet mēs plānojam 2035. gadā notestēt 1 miljardu līdz 2050. gadam testus un uzaudzēt klientu datubāzi daudz lielāku. Tātad mēs attīstamies jau ar 20% tempu, divciparu skaitu aptuveni katru gadu. Pa ceturkšņiem tur ir kaut kādas fluktuācijas, bet tie ir divciparu skaitļi. Tad jautājums, vai mēs gribam kādu daļu no šīs attīstības. Šī ir milzīga iespēja starptautiski veidot biznesu ar cilvēkiem, kā mēs, Zino Latvijas komandas līderi, kas saprot, kā to darīt. Un viens no jautājumiem, pirms mēs vispār kaut ko tādu izskatām, ir tiešām padomāt par to, ko īsti es vēlos. Tas ir tas jautājums, ko es gribu sasniegt pēc 4, 5, 10 gadi, jo mēs nerunājam par savā ziņā par 100 eiro mēnesī. Mēs runājam par 2000, 3000, 10, 20 tūkstošiem. Un mēs tos piemērus redzam Latvijā, Lietuvā, kur kolēģi to ir sasnieguši un vēl vairāk. Un tas ir iespējams dēļ biznesa modeļa, sistēmas un struktūras, ka katrs izdarot nedaudz var iedot rezultātu. Un skaidrs es jau parādīšu. Ir jāatbild uz jautājumiem, ko es gribu. Un šis ir tas mūsu līgums un kontrakts, kas man ir nepieciešams sadarbībā ar partneriem. Ja es zinu, ko tu gribi, tad es tev varu palīdzēt. Jo mēs paši esam neatkarīgi biznesa pārstāvi, un tikai es pats varu sev piespiest šodien vadīt prezentāciju vai rakstīt kādiem pazīstamiem cilvēkiem vai zvanīt vai komunicēt, jo man ir skaidrība, ko es gribu un kāpēc. Es ceru, ka dažas šīs lietas jūs no manis arī tverat un arī no Māra sacītā arī jūs sadzirdat. Un šis tas stāsts, ko es gribu darīt. Visu cieņu darbam no 9 līdz 6, es tur esmu bijis daudzus gadus, bet pirms kāda gada man vēl bija stāsts, ka ja nu kas man neizdodas ar visiem saviem jocīgajiem projektiem, es taču varu vienmēr atgriezties IT nozarē un strādāt. Bet es paskatījos algas tur, man ir sajūta, ka nekas nav mainījies kā pirms 5 gadi. Ir, protams, pārmaiņas, bet lielākoties es redzu, ka nē, izmaksas taču ir augušas. Un tāpēc mēs meklējam cilvēkus, kas ir gatavi gan būt kā uzņēmēji, gan mainīties, bet vidē, kurā mums ir atbalstoša un palīdzoša kultūra, kur mēs varam augt un mācīties, un katrs savā tempā var veidot šo rezultātu. Nu, par ko es gribu kļūt? Kā es redzu sevi savā ģimenē vai pēc 10, 20 gadu? Un labā ziņa ir tāda, ka lielākā daļa cilvēku šo visu biznesu uzsāk paralēli. Un tas ir tas, kur mēs aicinām lielāko daļu cilvēkus arī tā paskatīties uz to. Sākam darboties, bet mērķtiecīgi, efektīvi, sadarbībā ar kolēģiem. Ir 2 virzieni, kā mēs pelnām. Tātad, ja mēs runājam par komisijas plānu vai biznesa modeli, mēs varam pelnīt no tā, ko izdaram paši. Un to mēs ļoti daudz mākam. Un tur ir limiti. Un, teiksim tā, aptuveni 2 līdz 3 tūkstoši eiro mēnesī, kas nebūtu slikti. Un atceramies, ka viens no bonusiem mūsu produktu konceptā ir cilvēkiem tie ir ikdienas lietošanas produkti. Un ja mums ir klients, kā piemēram man ir daži klienti, kas jau 5 gadus pasūta produktus un katru mēnesi iepērkās. Jo viņi ir sapratuši, kāpēc tas viņiem ir nepieciešams. Bet būtiskāk ir paskatīties uz komandas veidošanas principiem. Bet jāņem vērā, ka viss, ko Zino ieņem, līdz 50% aptuveni tiek izmaksāts biznesa partneriem. Parādiet man uzņēmumu starptautisku, kur 50% tiek izmaksāts darbiniekiem par to, ka viņi izdara darbu. Tā nebūs. Karjeras attīstības kāpnes var gadā mums aptuveni atvest
teiksim tā, 20,000 eiro. Tātad es pats strādājot ar klientiem, vai tie 10 klienti, 20 klienti, tātad produktu pasūtīju mēnesī, vai 100 klienti mēnesī, man var garantēt kādu konkrētu ienākumu līmeni, tātad darbs pašam ar klientiem, tas ir tas, ko mēs darām. Bet kā redzam, šajā bildē būtiskāks darbs ir komandas darbs, jo katrs komandas rezultāts pieskaitās manam citu kolēģu rezultātam un summējās. Līdz ar to mūsu uzsvars ir minimāli sasniegt klientu skaitu. Es teiktu 10 klientus, tas ir minimālais, kas mums būtu ļoti noderīgi. Tad 10 klienti man saņem atlaistu veikalā pārdodot produktus ar 40, 50, 60 vai 10 eiro vērtībā atkarībā no produkta. Bet šeit mēs varam izveidot starptautisku biznesu, tāpēc, ka būtiskākais ir iemācīties komandas darbu. Ja es daru visu pats, tad viens no piedāvājumiem, es nestrādāju ar partneriem, bet strādāju ar klientiem un sasniedzu 200 klientus mēnesī. Aptuvenais ienākumu līmenis gadā no 16 līdz 22 tūkstošiem eiro. Produkti sev un ģimenei ļoti labs rezultāts, es teiktu, ko es arī biju sasniedzis, kas man arī bijis 200 klientu skaits. Iemācījos darbu ar klientiem un šobrīd varu iemācīt to citiem cilvēkiem. Ļoti svarīga prasme. Bet es aicināšu paskatīties uz risinājumu, ja mēs šodien pieņemam lēmumu un katru mēnesi komandā mēs paaicinam 4 partnerus un 4 kolēģi paaicina vēl 4 kolēģus. Un sanāk, ka nākamajā mēnesī mums jau ir 16 partneri komandā. Tad šie 16 paaicina vēl 4, tie ir 64. Tad mēs paaicinam vēl 4, un mums ir aptuveni 3400 klienti mēnesī, jo katram ir 10 klienti vidēji. Un ienākumu mēnesī ir no 6 līdz 14,000 eiro. Un šis ir tas, ko mēs lielajās valstīs redzam, Vācijā, gan Anglijā, kā cilvēki darbojās, un kāpēc es gribētu redzēt šo biznesu starptautisku. Es esmu darbojies IT nozarē un zinu, ka šādus ciparus var pelnīt. Uz rokām saskaitām cilvēki, jā, ir nozars, jā, ir virzieni, to var. Bet vai to var izdarīt nestrādājot 40 stundas nedēļā? Šaubos. Un gada ienākuma 80 līdz 163 tūkstoši. Ja jums šis plāns liekas par ātru, tad mēs varam ceturksnī to izdarīt. Tieši to pašu. Ceturkšņa laikā katram partnerim 10 klienti un 4 kolēģi komandā katru ceturksni reizinās, dubultojās, atkārtojās. Laiks, cik ātri mēs sasniedzam rezultātu, ir atkarīgs no tā, cik lielā krīzē un problēmās mēs esam. Tas ir tas, kas tiek novērots starptautiskā tirgū un arī mūsu pieredzē. Atkarīgs no tā, cik slikti vai cik motivēti un augsti motivēti mēs esam, lai strādātu uz šo virzienu. Es parasti cilvēkiem saku, ja mēs sākam darboties, tad mēs ejam uz vismaz vienošanos, ka tas ir gads, jo tas ir periods, kad mēs varam atgūt sākotnēju investīciju, lai sāktu šo biznesu. Un šis ir iemesls, kāpēc ir nepieciešams tas mēs komandas darbs. Sākotnējā investīcija biznesā ir 1095 eiro. Ir iespējas arī lētāk, bet 12. mēnesī, ja mums ir 25 klienti, tad šo summu 1095 eiro mēs atgūstam. Un sākot biznesu, mums ir svarīgi aptaustīt, redzēt produktus un saņemt arī vairākus asins testus, kas Ultimate Partner pakā arī ir. Solvit paoboja, jā, 1195 eiro šobrīd. Tādas aug pilnīgi pa minūtēm. Tā kā es rekomendētu jums ātrāk pieņemt lēmumu, jo rītdien varbūt būs vēl dārgāk. Un šis ir starptautisks biznes, kur mums ir iespēja iegūt komandas atbalstu,
biznesa risinājumus visā pasaulē un produktu konceptu, kas strādā. Un kā es minēju, mēs šo visu varam atgūt 13. mēnesī kā bonus, ja mēs esam padarījuši savu darbu labi. Un 25 klienti, tas ir vidējais rādītājs, ko Latvijā izdarīja kurš partners, aktīvais partners, Zinzino biznesā. Mums ir iespēja izvēlēties titulus, kurā mēs gribam būt un iet uz viņiem. Un karjeras kāpnes nav ierobežotas. Tā ir tikai mūsu izvēle, kur mēs gribam apstāties, vai cik lielu komandu un biznesu mēs gribam visā pasaulē. Iespēja, ka bizness ir sācies Skandināvijā, Baltijā un attīstījies citās pasaules valstīs, no biznesa attīstības viedokļa ļoti reti notiek pasaulē tiešās pārdošanas industrijā. Un Zinzino šo iespēju mums nodrošina. Jo ātrāk mēs pieslēdzamies šim risinājumam, jo ātrāk mēs iejaucam vilcienā, kas jau attīstās. Tas, ko Māris minēja un stāstīja, kad nozare aug, katru gadu pa aptuveni 6 līdz 8% pieaug omega-3 produktu lietotāju skaits pasaulē. Katru gadu pieaug cilvēki, kas saprot, ka viņiem ir vajadzīgs D-vitamīns. Katru gadu pieaug izpratne par daudziem citiem produktiem un risinājumiem, un jau mēs redzam Rimi un Maksimu tirgo uzturu bagātinātājus. Tikai tos es nerekomendēšu saviem klientiem. Īstais laiks ir tagad, un mums ir iespēja kļūt par Zinzino biznesa partneri un jautājiet tam cilvēkam, kurš jūs paaicināja detaļas, un izrādiet iniciatīvu, paprasīt vairāk, klausies, pastāsti vairāk, kas tas ir. Un izrādiet iniciatīvu, veltīt vēl kādu laiku sarunai, detaļām un pārunājiet šo visu. Veidosim šo nākotni kopā, tas ir tas, kur es aicinu un mūsu kolēģi jūs aicinu, un būsim daļa no Zinzino ģimenes, kas palīdz veidot, manuprāt, jēgpilnāku pasauli un nest zināšanas un izpratni visos pasaules nostūros. Paldies par uzmanību! Mums nav palicis laiks jautājumiem, bet es mēģināju būt precīzi, kodolīgs, lai parādītu šo biznesa iespēju, bet es domāju, ka mēs vēl veltīsim laiku varbūt kādam vienam vai diviem jautājumiem, ja tādi radīsies. Paldies! No manas puses viss. Ja jums ir komentāri, ko jūs gribat ierakstīt, vai jums bija vērtīgi noklausīties šo šodienas stāstu no manis un no Māra, tad būšu pateicīgs, ja ierakstīsiet arī, ko jūs ieguvāt un ko jūs ar to visu arī varētu darīt. Kā jūs pārvērtīsiet to par rīcību un darbību. Vai mums ir kāds jautājums? Liels paldies, liels paldies, 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 noderētu ieraksts, paldies. Super, un paldies tiem, kas padalījās arī ar to, kāpēc un ko jau viņi ir ieguvuši no būšanas Zinzino ģimenē. Tā, paldies, paldies. Nu ko, mums ir daudz cilvēku šodien klausās. Paldies par jūsu uzmanību, ka veltījāt. Tie, kas ir partneri, mums šovakar ir arī apmācības. Un visiem ir paldies vārdi. Jautājumu nav. Viss ir skaidrs. Fantastiski. Nu, tad ir jāpieņem lēmums un jādarbojas. Super. Nevar pabeigt šodien. Izstādi labi. Priecīgi. Paldies, kungi. Jā, kungs Mārs. Mārs. Super. Būs jauns partners tandēms. Noderīgi.
Labi, partneri, tiekamies apmācībās. Visiem jauku vakaru. Paldies visiem! Paldies visiem! Tiekamies! Paldies!